Šī gada aprīļa izskaņā Rīgā jau tradicionāli norisinājās Industrijas diena NBS. Jau 10. reizi vienkopus pulcējās aizsardzības nozares un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, uzņēmēji, pētniecības iestādes un nozarē iesaistītie, aktualizējot aizsardzības industrijai svarīgus jautājumus. Šogad pasākumu sauklis uzņēmēju spēju demonstrācijas 2004 ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un klātesošie tika iepazīstināti ar Latvijā ražotiem militāras un divējādas pielietojamības produktiem un pakalpojumiem. Šī ir tiešām tāda gadskārtēja Industrijas diena Nacionālajos bruņotajos spēkos, un šis ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, kur mūsu karavīri un valsts pārvaldes pārstāvji sastopas ar uzņēmējiem, zinātniekiem un novatoriem. Man tiešām ir gandarījums redzēt, ka pasākumā ir pārstāvētas visdažādākās jomas, vismaz tos, ko es satiku, teica, ka šeit šodien ir visi. Tā kā es saprotu, ka arī nozarei un tieši privātai nozarei šis pasākums ir ārkārtīgi svarīgs, kas nozīmē arī, ka mums ir izdevies pievērst uzmanību, ka tiešām aizsardzība ir tā joma, kas šobrīd valstī ir absolūta prioritāte. Industrijas diena NBS tiek organizēta kopš 2014. gada, kopš gada, kad sākās Ukraiņas cīņa par teritoriālo vienotību. 10 gadu periodā Latvijā ir īstenota gan politiskā griba, gan projekti, lai stiprinātu un veicinātu nacionālo drošību dažādos segmentos. Ir konkrēti sasniegt rezultāti jau arī apgādē priekšbruņotiem spēkiem, bet skaidrs, ka mēs ejam plašumā, arī piesaistot ārvalstu, teiksim, šos ražotājus, kas mums, piemēram, nodrošina pretgaisa aizsardzību, kas, protams, ir ļoti, teiksim, tāds attīstīts jau tehnoloģiskās sistēmas, kurā ir vajadzīgs milzīgs arī kapitāla investīcijas. Vienlaiks mēs tomēr paredzam to, ka arī veidojot šādas iepirkums arī ar mūsu ārvalstu partneriem, ārvalstu kompānijām, mēs vēlamies, lai daļa no, teiksim, šiem iepirkumiem tiktu izmantot, tiktu attīstīta, tiktu izvietota Latvijā, lai tiktu iesaistīta ar konkrētu iepirkumu kontekstā arī Latvijas uzņēmumu. Tā kā mēs, principā, vienmēr sarunu procesos šajos lielajos iepirkumos, mēs sakam, daļa no šiem iepirkumiem jāiet, teiksim, tā realizācija jābūt ir Latvijā, lai tas ražošana tiktu veikta. Un es domāju, ka tajā labajā sadarbībā viens otru saprotot, nodenunciēt šos, teiksim, izaicinājumus, mēs virzāmies un virzīsimies uz priekšu arī tuvākajā un tālākā nākotnē. Mēs redzam šobrīd tādus pirmos darba augļus, jo viss, kas notiek militārā jomā, drošības aizsardzības vajadzībām, mēs nedrīkstam kļūdīties. Mums ir jāpiegādā vislabākie produkti, vislabākās komponentes, vislabākie pakalpojumi. Un uzņēmumi strādājot, sadarbojoties gan ar Nacionālo bruņotiem spēkiem, gan arī ar zemesardzi, ar universitātēm, ir ieguldījuši lielu darbu, lai tiešām šie produkti, šie pakalpojumi, kas tiek piedāvāti, būtu kvalitatīvi. Un mūsu kā federācijas galvenais uzdevums ir piedāvāt atbalsta sistēmu, šo sadarbības platformu, informācijas apmaiņu, lai ik viens būtu atklātā, caurspīdīgā veidā iesaistīts šīs, teiksim tā, aizsardzības ekosistēmas veidošanā. Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācija īsteno ciešu sadarbību ar aizsardzības ministriju un dažādām tautsēmniecības nozarēm. Latvija jau šobrīd praktiski apliecina, ka investīcijas drošībā nav tikai izdevumi, bet tie ir ieguvumi cilvēku dzīves kvalitātei un tautsēmniecībā, gan saražotos produktos, darba vietās, nodokļos, gan nākotnes eksporta produktos un zinātniskajos atklājumos. Ir pavisam nesen Saeimā apstiprināts aizsardzības industrijas likums, kas nozīmē to, ka mēs varam virzīties konkrēti arī, teiksim, ar šiem ietvariem par to, kā mēs arī veidojam strateģiskās partnerības, kas arī lielā mērā iesaistās ražošanā. Šeit mēs, teiksim, vispirms varam runāt par munīciju, bet ļoti svarīgi atrast to savstarpējo arī balansu starp privāto sektoru, privātiem uzņēmējiem un valsts aizsardzības korporāciju. Valsts aizsardzības korporācija jau pirmais sasniegums ir, ka mēs esam saņēmuši arī akceptu no Eiropas komisijas munīcijas ražošanai šeit arī Latvijā. Tā kā mēs ražosim arī modulāros pulveru lādiņus. Tā kā šeit veidojas arī tehnoloģija zināšanu pārnes, un tas ir ilgtermiņā ļoti svarīgi, lai būtu šīs partnerības starp valstīm, starp, protams, publisko un privāto, starp dažādiem spēlētājiem, kas ir iesaistīti un kāds ir pirmie sasniegumi jau ir. Mēs virzāmies priekš ar dronu koalīciju, tā ir starptautiska koalīcija, protams, ka šeit ir arī šī miedarbība mūsu starptautiskiem partneriem, bet vienlaikus arī, protams, ka mēs attīstām arī miedarbību sadarbību ar mūsu pašu ražotājiem.
pavērsiena punkts mūsu sadarbībā bija 2016. gads, kad kopīgi ar aizsardzības ministriju tika izveidots pirmais politikas plānošanas dokuments industrijas atbalstam, kad mēs sākām arī darbināt šīs starptautiskās sadarbības platformas un lielā mērā arī līdz ar šo politikas plānošanas dokumentu mēs esam panākuši ļoti daudzas tādas labas jau rezultātus. Un kaut vai tas, ka mums ir pašiem savu grantu sistēma, tas, ka mums ir ļoti aktīvs atbalsts izejot ārvalstu tirgos, tas, ka mums ir arī šī kopīgā sadarbība strādājot pie Eiropas aizsardzības fonda konsorcija veidošanas un, protams, arī iesaistoties dažādos NATO vingrinājumos, NATO iepirkuma sistēmā, tie ir tādi ļoti būtiski jau tādi panākumi, un mums ir noteikti jāiet plašumā ar to visu, jo tā bāze un arī aizsardzības industrijas likums, pie kur mēs 3 gadus strādājām tomēr, un cauri gan šim Covid laikam, gan šim ļoti agresīvajam Krievijas uzbrukumam Ukrainai, visu laiku domājam, kas vēl, kā labāk vēl šo regulējumu veidot. Likums ir šodien stājies spēkā, tas ir arī tāds liels atskaites punkts. Un mēs tiešām raugamies virzienā, lai mums būtu šīs strateģiskās partnerības, lai mums būtu ilgtermiņa līgumi, jo, protams, ka industrijai, kas inovē un strādā ilgtermiņā, ļoti svarīgi arī šis ilgtermiņa atbalsts. Un tāda viena lieta, kas, protams, ir arī tāda gana finanses ietilpīga uzņēmumiem un arī laika ietilpīga, personāla ietilpīga nacionāli bruņotiem spēkiem, tā, protams, ir mūsu produktu atzīšana un certifikācija. Tā ir tāda lieta, kas varbūt mums ir vēl palikusi kā tāds uzdevums nākotnē, jo uzņēmumiem jau tajā brīdī, kad mēs sākam izstrādāt jaunu produktu, mums ir jādomā par to, kā šo produktu mēs varam certificēt vai standartizēt. Un tas ir ļoti svarīgi, saprotot, ka Nacionālā bruņotie spēki ļoti atbildīgi izturās pret savu karavīru dzīvībām, un mēs nevaram piegādāt sistēmas vai produktus, kas nav izturējuši drošības pārbaudes. Tā kā tas viss ir tāds liels komplekss, un darba mums netrūks arī nākotnē. Es domāju, šobrīd nākamie 10 gadi būs ļoti aktīva darba un izaugsmes gada aizsardzības industrijai. Šobrīd mēs runājam par virkni gan militāro ražotāju, gan strateģisko preču piegādātāju, un darīsim visu, lai šo uzņēmumu un viņu partneru un pētniecības atbalsts tikai pieaugtu. Latvijas Drošības un aizsardzības industrija federācija aicina uzņēmumu un pētniecības pārstāvjus aktīvi iesaistīties dažādos pasākumos, par kuriem detalizētāk var uzzināt mājaslapā federācija.lv.